Strādāju ikdienā Stradiņa slimnīcas jaunajā korpusā, kurš tika uzbūvēts pāris gadus atpakaļ. Tikai laika gaitā mēs arvien labāk spējam izprast, cik tas ir bijis nozīmīgi, ka mēs no vecajām telpām esam spējuši pārcelties šo jauno korpusu. Tas maina ne tikai pacientu ārstēšanas kvalitāti, bet arī medicīnas personāla ikdienu. Skaidrs, ka mēs esam kļuvuši intensīvāki, aktīvāki un spējuši nodrošināt daudz kvalitīvāku medicīnisko palīdzību. Un, manuprāt, ideāli to parādīja arī Covid-19 laiks, kad šīs jaunās telpas, kur mēs arī reāli atrodamies, varēja ļoti viegli pielāgot šādām milzu katastrofām kā pandēmijas. Tas varētu notikt arī cita veida katastrofu gadījumā, kur, diemžēl, vecās ēkas absolūti nav piemērotas, pielietojamas, jo tās vienkārši to nespēja izdarīt. Ja mēs padomājam par kaut vai tik vienkāršu lietu kā labierīcības, tad vecajās telpās daudzās nav katrā palātā labierīcības. Tas nozīmē, ka pacienti ir 4-5 vienā palātā, ir 2 līdz 3 labierīcības uz visu nodaļu, un tas nozīmē, ka patiesībā diezgan būtiski slimiem cilvēkiem ir jāiet uz tualeti cauri visai nodaļai uz kādu vienu vietu, kur reizēm viņiem ir grūti pat kustēties. Un tas ir īstenībā diezgan kvalitāti ietekmējoši faktori, bet tas ir varbūt tikai viens piemērs. Tāpatās ir arī šīs nepiemērotās telpas medicīnas personālam. Tāpatās arī, ja pieņemsim, ir jāsniedz neatliekamā palīdzība, ir jāveic kardiopulmonāla reanimācija. Veco korpusu telpas ir ļoti nepiemērotas tam. Es atceros, piemēram, mūsu nodaļā bija palātā 5 gultas, un ja pacientam, kurš atradās visdziļāk palātā, vajadzēja veikt kardiopulmonālo reanimāciju, mēs to uzsākām tur, bet kādam vajadzēja paralēli visus pacientus pārējos izvest ārā, lai mēs šo pacientu, kuru mēs šobrīd reanimējam, varētu vest tālāk uz reanimācijas nodaļu, kas jaunajā korpusā absolūti tā nav un jaunajās telpās tā nav. Es domāju, ka kvalitīvai pacientu ārstēšanai un efektīvai bez jaunām telpām tas vienkārši nav iespējams. Un, protams, nerunājot arī par tādiem apstākļiem kā temperatūra, gaisa kvalitāte un tā tālāk. Šīs telpas ir ļoti labas, piemērotas tādā ziņā, ka ir ļoti laba gaisa cirkulācija. Mēs varam norobežot pilienu infekcijas, tāpatās mums nav šīs maksimālās un minimālās temperatūras. Tas nozīmē, ka mēs ziemā šeit nesalstam un vasarā mums nav jātur visu logu vaļā, lai tikai mazliet atvēsinātos. Pacientam nav ar drudzi jāguļ palātā, kurā ārpusē viņam spīd milzu saule un viņu vēl karsē no ārpusē. Mēs netiekam uz priekšu, un godīgi ir vienkārši dusmas par to, ka mums nav tas, ko mēs vēlētos. Mums būtiski ir jaunā uzņemšanas nodaļa, kas tur būtu, un par to mēs daudz esam runājuši, ka tās telpas absolūti nav piemērotas tam. Mēs nevaram cerēt, ka telpās, kurās var stacionēt 60 pacientus, mēs stacionēsim 200, un tie būs normāli apstākļi. Tur pēc definīcijas ir jābūt sūdzībām pacientu cilvēku, jo tās telpas ir briesmīgas. Un, protams, ka mums kā ārstiem ejot uz turieni, ko es varu pateikt savam pacientam? Viņu var pateikt, piedošana, šeit ir tā, kā ir, es neko nevaru izdarīt. Un šie cilvēki, kuri atrodas slimnīcā, viņi ir no ļoti daudz dažādiem sociāliem, emocionāliem slāņiem un dažādām vidēm. Un, protams, ka izprast to, kāpēc ir tā, ir ļoti grūti, un tas ļoti ietekmē pacienta noskaņojumu, tas noteikti ietekmē arī ārsta noskaņojumu, jo rodas negatīvi konflikti, nevajadzīgas lietas, kas īstenībā būtu atrisināts, ja mums būtu normāls telpas un normāla infrastruktūra, kur nodrošināt ārstniecības procesu. Mēs esam nokavējuši visus termiņus, viss ir nokavēts, atrunas ir bijušas 35, protams, kuras ir dzirdējuši visi sabiedriskajos mēdījos, bet pietiek ar atrunām, tas darbs ir jāizdara un viss, un cik ilgi mēs tā muļāsimies.